Kad Dievs izlem tevi pacelt, notiek šīs lietas. Neviens par to nevēlas runāt. Pirms paceļ tevi, sāk sāpēt, pirms kļūst labāk. Pirmais ir izolācija. Dievs sāk izolēt no visiem, un cilvēki, kurus tu domāji, ka tie tev aplaudēs, pēkšņi klusē. Draugi pārstāj zvanīt, ģimene nesaprot, un tas nav sods, bet patiesībā tava pacelšana. Dievs noņem troksni, lai dzirdi Dievu. Dažreiz mums jābūt zemāk par zemu, lai sirds ir pozīcijā dzirdēt Dievu. Tu skaidri dzirdēsi tad Dievu, un pasaules troksnis noņemts, jo izmisīgi vēlēsies dzirdēt Dievu, lai atbild uz taviem jautājumiem. Otrais. Viss, pilnīgi viss sāk sabrukt. Darbs, draugi, komforta zona, kā pamats zem kājām noņemts. Dievs nesalauž to, kas patiesībā darbojas. Dievs nojauc to, kas tevi attur. Tas, ko tu domāji, ka tas ir atsitiens, bet tas patiesībā ir tavs pacēlums. Dievs zina beigas jau no sākuma un starp. Mēs varētu domāt, kas varētu notikt, kad Dievam jau ir atbildes. Mums vajag klausīties, kad viņš runā un kad viņš paņem nos cilvēkus. Tu esi bijusi cauri izolācijai un viss ir sabrucis. Tu esi gatava pacelšanai, tad iespējas sāks parādīties, kas tevi biedēs. Durvis atvērsies, kurām nejutīsies gatava. Tu sevi atradīsi istabās, kurās pat neesi kvalificēta, bet Dievs nesauc kvalificētos. Dievs sauc tos, kurus Dievs ir sagatavojis, tos, kurus visi pārējie izsvītros, tos, par kuriem cilvēki runā un cenšas tos salauzt. Tie, kas ir apakšā, viņš sauc tos, kas neiedaras, kas ir nepilnīgi, sauc tos, kas vēlas mainīties un veidoties viņa līdzībā, lai atspoguļotu viņu. Pacelšana nekad nav omulīga, tā izstiepj tevi un prasa jaunu tevis versiju. Ja esi sezonā, kur zaudē stabilitāti, zaudē savu prātu, zaudē cilvēkus, apsveicu, tu neesi aprakta, tu tiki iestādīta.